Šīdienas novadošu sēdi, kurā ir iekļauti izskatīšanā 24 kārtības punkti. Uz sēdi ir ieradušies 5 deputāti. Sēdi ir tiesīgi darba sākumu izskatīt jautājumus par darba kārtības deputātiem. Ir kaut kas piebilstāms? Nav. Kas ir par šādu darba kārtību? 5. Tā, pārējām pie darba kārtības pirmā punkta par pilsonisko tiesību nostiprināšanu. Šo mēs skatījām komitejas sēdē deputātiem. Ir kas piebilstāms? Nav. Nav? Tātad, kas ir par kādu lēmumu projektu? Kas ir par? 5. Nākamais ir par nekustamā īpašuma nodokļu samazināšanu politiski represētām personām šeit pēc saraksta. Deputātiem? Kas ir par? 5. Trešais par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi. Komitejas sēdē nebija aizpildīts, tas tikai bija paraugs, un šeit ir izsūtīts, aizpildīts ir un lēmums ir šāds. Deputātiem, kas ir par? Nākamais ir par zemes ienību atdalīšanu. Komitejas sēdē skatījām. Kas ir par? 5. Tā, lēmumu izpildrīkojumu par nekustamā īpašumu nodokļiem. Šeit ir pievienots klātie lēmumu izpildrīkojumu. 10 personas. Šis ir pirmais, ja? Tad par katru jābalso tās, ja? Kā labi? Kopā, kur par katru balso? Ja būtu domstarpības, tad deputātiem ir tas piebilst? Nē. Tas sarakstīns, kas bija uz lauksaimniecību, uz klāt no tā, dažas personas atnāks. Lielākā daļa. Balso. Jā, tas ir par 5. Sestais ir par nodošanu atsarunāšanai nosacītās cenas apstiprināšanu apūles zemes gabalam ērtalēs. Tā šeit ir lēmuma projekts. Deputātiem, kas ir par? Projektu. 5. Par nākošo arī. Nākamais 7. par starpgabalu nodošanu atsarunāšanu nosacītās cenas apstiprināšanu. Deputātiem, ir kas pretī? Kas ir par? 5. Nākamais ir par dzīvojamā platības uzņemšanu rindā. Deputātiem? Kas ir par? 5. Nākamais ir nekustamā īpašuma
mežniecības izsolu. Pasakot, pirmo reizi mums neizdevās viņu, jā, tad vērtējam par jaunu, sākam par jaunu izsolu. Jā. Kas ir par? 5. Nākamais ir par keramikas suvenīru papildus iegādi no senioru apaļo jubileju godināšanai. Pēc lēmumu. Kas ir par? 5. Tā, šomies komitejas sēdēs, mēs papildinājām jau uz to. Jā, jau un 4,5 partijām. Tad ar deputātiem. Viss kārtībā. Kas ir par? 5. 12. grozījums sekošos noteikumos par nodevas par būvatļauju Malsumas novada domas būvvaldē šeit, tas izmaiņas, ko mums varam apstiprināt. Kas ir par? 5. Šeit ir telpa no kāds Tā, interešu izglītības pulciņa augstākā janvārs mājas. To es arunāju, Apstiprinājums šāds interešu. Kas ir par? 5. Par Alsumas novadu 2016. gada projektu konkursu mēs Alsumai nolikumu apstiprināšanu. Deputātiem ir kas piebilstams vai nolikumu? Nē. Kas ir par? 5. Nevajag. Tā, 15. ir par EKC suļu pieredzes apmaiņas braucieniem un līdzfinansējumu suļu dūdeniekiem festivālu dalībā ceļā. Tā, tas ir ar 5. Nākamais ir 16. par informatīvā izdevuma Alsumas ziņas redkolēģijas sastāvu palielināšanu. Kas ir par to, lai palielināšanu? 5. Nākamais ir par Alsumas novada pašvaldības 2016. gada darba algas fondu apstiprināšanu. Šodien mēs skatījām deputātiem ir kaut kas piebilstam. Tas ir par apstiprinājumu. 5. Nākamais ir par projektu proti un dari. Var sakot, šeit ir tas, ja, kad mūsu novadā nav tādu jauniešu, ja, ko varētu tā piesaistīt un līdz ar to, vai ir jēgas turpināt šo projektu. Mēs runājam, ka nē. Mēs runājam, ka nav nozīmes, atceļam un visu. Atceļam lēmumu par iesaistīšanu. Jā. Deputātiem kaut kas piebilstam? Nav. 5 atsaukt lēmumu. Taču jau tur tie noteikumi, kāpēc? Visur ir nosacīti. Pilsētā viņš iestājas. Pilsētā. Tas nav reāli izpildīts. Nākamais ir par dalību vai projektā par privāto investīciju apjomu, beidzot ieguldīt uzņēmumu darbības attīstībai. Šis ir par to papildu ceļu asfaltēšanu. Tā ražošanas objektiem. Tas
Es saprotu. Izskatās lēmums pēc deputātiem Atbalstīt. Atbalstu. kas ir par 5 par atbalstu. 5 ir. Nu, tehniskais projekts mums būs tā kā jāizstrādā, pirms mēs dabūsim. Nu jā, Nē, nu tas skaidrs, un kas tur viss nē. Nebija avansā, bija. Jāiesniedz gatava būvstadijā, jo būvprojekta stadijā jāiesniedz projekts, jo. Bet projektu mēs varam iesniegt arī nākamgad. Tā kā 3 atlases kārtas būs, bet uz 16. februāra priekšatlasē jāiesniedz. Ja mēs tiekam cauri priekšatlasē, tad jau mēs domājam tālāk, vai šogad taisam būvprojektu vai nākamgad. tur vēl ir. Un pēc tam jau jāsaka projektu, tad ir... Nezinu, šitas ir laikā tas, ka mums jābūt tagad 6. jābija uz to priekšatlas, jā. Es domāju, nākošais, kad mēs pat ielu vairs Nē, tas par pāri tas izmēr. Fonda naudas ir. Nu taču jā, nu tas ir nav zvērt, nu viss norlēmts ir un viss. Runājam, viss ir skaidrs, jā. Nākamais ir par izmaiņām bāriņties sastāvā. Tur arī Tur skaidrs. Tur iet jau mācīties. Deputātiem, kas ir par? Nākamais ir saistošie noteikumi par aizliekumu modificēt ģenētiski Nekādu modificēt. kultūrālu audzēšanu. Neko tu pamēģini iesliekt, man kaut ko būtu. Tā, kas ir par šādām? Es tev pateišu. Jūs baudat taču? Nākamais ir par grozījumu derīgo izrādes iegūmu atļaujā. Vienu maisu. Deputātiem Nav, tas pēc tā, kas ir par 3-5. Jā. Auzinājās izrēķināt. Aldei brauciens. Man bija prāsā. tas bija vienā, jā, Audēji bija. Un dūdeni bija visi kārtībā. Jā, suīt ūdenieks. Vai, es saprotu. Tu pat nobalsoji ne. Vienā lēmuma projektā. Nu, jā, labi. Kas ir? Nu, jūs balsojat par ūdeniekiem, jā, tad, kas ir pa Audēji? Nu viss kopā nobalsoja, viss kārtībā. Nu, to pēc tad attev. Neieskatījies, viss kārtībā. Iedzīvotājs balsosies, nedzīvotājs. Lai viņi izlasa. Izlūk brīdī, tāpat es ir. Tā, nākamais ir par zemes vienību atdalīšanu. Tur bija kaut kur dalīja, kā. Atļaut, jā? Nu, labi, ko tu darīt? Nevaru nedaudz. Viennozīmīgi. Kas ir par? Taisnībā. Uz veselību. Nākamais ir par pašvaldības līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam. Tas ir tas punkts, ko es atliek otrais izskatīšanai, jo, var sapot, tā kā ir iespējas mums novadam arī iesaistīties Kurzemes reģionu plānotajos projektos. Un tas ir sociālām dienestam, ir tas deinstitucionalizācijas projektā, tad attīstības nodaļai ir Erasmus Plus projektos, un tad vēl viņi tā kā pārobežu projektā iesaistās kurpu glābšanas postaņiem aprīkojumu un aprīkojumu. Un šeit otrais, ja jūs sakot, arī tā kā pieredzes apmaiņas braucienu priekšsēdētājiem, vietniekiem, aizvietotājiem. Un pirmā reize es tā kā lieku, viņi tā kā visi novadu līdzfinansē 1500 €. Tā kā mūsējais novads ir mazs salīdzinoši, jā.
Priekšlikums atbalstīt ar 500 eiro un tiem pieredzes apmaiņas braucieniem tā kā rezervēt līdz 500. Nu, šobrīd tā kā plānojās vai uz Poliju, vai uz Igauniju, pagājuši, kad bija uz Lietuvu. Nu, cik tur faktiskā summa varētu būt, 100, pieredzes apmaiņas braucienam 100 biļetes, nevairāk. Tā, deputāti? Mēs jau lējam, taču, ka neatbalstīs. Es domāju, ka es konkrēti atbalstīšu, ka pieredzes apmaiņa. Tā, tad liekam uz balsošanu. Jā, kas ir par šādu lēmumu projektu? Pagaidā. Tā, 3 par lēmums pieņēma. Pretī 2 atturās nav. Pēdējais ir par Alsums novada pašvaldības budžetu projektu. To nu patās, kā mēs skatījām komitejas sēdē. Deputātiem. Cipari pareizi, kļūdas tehniskās. Sabalansēts ir, paliek pāra kaut kas. Rezerves fonds 9,860 eiro. Kopējais budžets Alsma, cik mums ir? 1 miljons 400. 1 miljons. 1,440. 135,944 eiro plānot budžetā, tas ir par 37,755 eiro vairāk nekā pērn. Ieņēmumi ir 1,372,945 vai par 47,562 eiro mazāk nekā pērniski, bet šo ciparu nevar kā vēl skatīties, jo pedagogiem un skolām pirmos izglītības iestādes finansējums priekšlikums tikai 8 mēnešiem. Tā kā reāli skatoties, var skatīties iedzīvotājiem nodokļu palielinājumu, kas ir kopā 7,389 eiro, nekustamā īpašuma tas ir 4,117 eiro mazāk. Maksas pakalpojumiem, minējumu maksas pakalpojumiem par 9,000 mazāk. Valsts budžeta transferti patērēja salīdzinot ar pērnā gada faktu ir par 15,970 eiro mazāk, tad ir iepriekšējā gadā un arī šogad visi, teiksim, ir transferti, kas ir projektiem un arī kas nepietās uz pedagogiem. Un vairāk iedzīvotāju atvainojas finanšu izlīdzināšanas fonds par 70,740 eiro. Izdevumi kopā ir par 124,277 eiro vairāk, tā skaitā kārtējie izdevumi par 51,988, komandējumi izdevumi par 1,681, pakalpojumi par 55,535, preces par 32,723, dotācijas un pabalsti, kā skaitā ir arī visi sociālie pabalsti, ir vairāk par 16,811 eiro, un transferti citām pašvaldībām un biedrībām, kas ir norēķiniem par izglītības iestādēm ir par 7,232 eiro vairāk, sociālajiem pakalpojumiem norēķiniem par pensionātiem ir par 6,739 eiro vairāk, transferts biedrībai EKC, kas ir iegūtas skolu telpas iegādē, ir paredzēts 10,000, kas bija pērn, un pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana 38,939 eiro vairāk. Tas ir ar visiem
kā priekšsēdētājs teica, plānots patreiz 9860 eiro. Protams, mainoties ieņēmumiem vai, teiksim, ar tām grozījumiem, izdevumiem, mainīsies arī atlikums. Autoceļu fondā ir, tieši autoceļu fonda līdzekļi ir vairāk par 5000 vairāk nekā pērn bija klāt nāks cerams, man nāks klāt autoceļu projektiem nauda, bet tur ir līdzekļi, tur ir pašvaldības finansējums. Dabas resursiem ir patreiz grūti pateikt, ielikām to pašu sākotnēju atlikumu, kas bija pērpusdiena pusē, bet iespējams, ka viņi laikam būs un izlietojums ir paredzēts grāns karjeru novērtēšanai un pārējiem pasākumiem, kas ir dabas resursu nodokļu maksāšanai un pārējiem pasākumiem, kas ir no dabas resursu budžetus. Tagad sākuma atlikums ir 12,421 eiro, plānot atlikums uz gadu beigām ir 2759 eiro. Nu, skaidrs, jā. Deputātiem. Pilnīgi nekas skaidrs. Balso. Apstiprināt saistošos noteikumus projektu. Es atvainojos, priekšsēdētājā viens jautājums, kā beidzās ar to, cik ar to ūdens plānošanas reģionu? Nobalsoja par 1000 ņem nost. 1000? Nu kā, tur bija 2 jautājumi, katrā pa 500? Nu kā? 500, es kā 500 rezerves fondā rezervēju. Nu vienalga. Nē, pat tas 500 Nebija iestrādāts? Nē. Bet ir rezervi iestrādāta. Nu, viss kārtībā, nu, tad ko tad tur, nu? Tad, lai viņš iet no rezervēm un rezerves fonds, vai paliek kāds, kā bija? Jā. Protams. Tātad, kas ir par apstiprinātu saistošos noteikumus Alsums novada pašvaldības budžetu